Rucavas baltais sviests mums pašiem rucavniekiem šķiet, ka ir ticis mājās gatavots kopš neatminamiem laikiem. Un to ir piepratusi katra saimniece, un tas ir bijis visiecienītākais ēdiens katrā mājā, īpaši vasarā, kad novārīja rāciņus, un kamēr rāciņi vārījās, tikmēr tad arī sataisīja šo balto sviestu. Tādu, kā mēs šeit gatavojam un esam nosaukuši par Rucavas balto sviestu, gatavo plašākā teritorijā, ne jau tikai Rucavā, vienkārši sauc par balto sviestu, jeb leiti. Un tas, zināmā mērā, liek domāt, ka arī šis produkts nav radies šeit uz vietas, bet tas ir ienācis. Un ienācis, var teikt, no Lietuvas puses, bet iespējams, ka pat no Polijas. Bet, protams, katrā vietā, katra saimniece jau iemācās ar dažādām niansēm to gatavot. Redzēsim, kā mūsu Rucavas baltā sviesta meistare Rute Ķestere gatavo Rucavas balto sviestu. Mēģināsim, darīsim, ko varēsim. Balto sviestu jau mēs mājas kārtībā esam gatavojuši jau ļoti sen, tā kā manas mammas un vecās mammas gatavoja. Es zināju, un es arī esmu pati gatavojis, bet tagad pašlaik tā bija tāda piemirsta lieta. Un tā 2 vasaras es tagad kuļu sviestu jau zvanītājos un arī apmācu citus, kas piesakās uz baltā sviestu kūšanu, es arī labprāt viņiem parādu. Sāksim gatavot. Es mazliet ļodu pasildīšu. Tā, tagad es lieku iekšā krējumu. Tādu kartīgi karoti. Tā, un tagad es viņu sākšu kult, un tā viņu jau tik ilgi kūšu, līdz sāks, tā kā parastais sviests viņš sāks tā kā gatavoties, jā. Tā kā tagad augstā laikā tas varētu iet, tā kā notikt ilgāk, bet vasarā, kad ir silts, tas iet ļoti ātri, tad viņu sakūst. Jā, krējums nāk no zemnieku saimniecības Timbras. Krejumu mēs tikai ņemam no vienas saimniecības. Redziet, tagad ir sakūlies tā kā dzeltenais sviests, jā, bet akurāt vēl no paniņas nav, bet es viņu jau pasildīšu mazlietiņu, lai tās paniņas akurāt, lai tā kā neatdalās. Redziet, tagad jau ir paniņas, un tās ir vienkārši jāiekuļ, jāiesilda iekšā. Redziet, un šis process būs tāds ilgstošs, tāpēc, kad ir tās paniņas jāiekuļ. Redziet, tagad jau paniņas lēnām kuļās iekšā, un atkal ir tāds uzputots krējums. Redziet, tagad es iekūlu apakaļ paniņas. Un likšu klāt atkal krējumu. Un tāpēc arī ir tā sildīšana, ka viņš atkal tūlītās būs tā kā parastais sviests, viņš nodalīsies paniņas. Ja tikko sāk atkal parādīties tādi putrājumi, tā kā uz dzelteno sviestu, kad uz parasto sviestu sāk taisīties, tad atkal ir jāpasilda. Mēs tagad piebērsim sāli vajag vērt ar pirkstiem, jo karot jau nevar manīt, cik daudz iebērt. Sāls jau ir gan jāpiebēr, citādāk jau nebūs nekāda garša laba. Redziet, es tagad likšu rūgšpienu klāt, tas ir vaipiena rūgšpiens. Jā, tāpēc, lai nav tik treknis un lai arī vairāk sanāk. Bērni bija daudz kadreiz, visiem vajadzēja paēst. Ko tad, ja tik maz tā sviesta būs, ko tad ēdīs, tad likt klāt rūgšpienu, lai sanāk vairāk. Un es arī skatos, tad, kad viņš labprāt viņu vēl tā kā redziet ņem iekšā, es tad liektu rūgšpienu, bet tad, ja jūt, ka viņš negrib vairāk, nevajag viņam likt klāt rūgšpienu. Un tagad viņi tikai kartīgi jāuzputo, un viņš ir gatavs. Viņam jābūt tādam spīdīgam, tā lai spīd, tad ir temperatūra pareizi. Redziet, sviests ir gatavs. Tā, un tad mēs ņemam šķīvi un liksim viņu šķīves. Sviests ir gatavs, mums tikai šodien te darāt dirlīdz, bet tā kā mums viņas nav, mēs iztiksim. Mēs tagad varēsim iet nobaudīt. Balto Rucavas sviestu ar rudzu maizi, lauku rudzu maizi. Tā kā Rucavas baltais sviests nav tik ļoti trekns, to tiešām var ēst ar karotēm, un lai labi izjust to garšu, tad nav jāsmērē, bet vienkārši ar karoti ir jāuzliek labi daudz sviesta uz maizītes. Un tāda tad arī ir jāēd.
šis ir ekskluzīvs produkts, un tāds tiek gatavots tikai tradīcija namā Zvanītāji, un to ražo Rucavas tradīcija klubs. Mēs esam vienīgie ražotāji. Un būtībā tieši tāds tikko kults sviests ir visgaršīgākais. Tieši ar to asociējas Rucavas baltais sviests. Un tādēļ mums ir šeit Zvanītājos piedāvājums, ir tradicionālas kultūras programmas, Rucavas godamielas, un var pieteikties uz šīm programmām. Un jā, var arī iegādāties, un parasti tā arī ir, ka ir daudzi interesanti, kas brauc tieši šī baltā sviesta dēļ un grib nogaršot un paņemt arī līdzi. Jā, tad mēs piedāvājam sviestu kārbiņās. Mums nav pašiem savas mājaslapas, diemžēl mēs par to domājam, un gan jau drīzumā būs arī Rucavas tradīcija klubam. Bet, jā, noteikti var meklēt mājaslapā Novada garša, un tur var atrast mūsu Rucavas tradīcija klubu Zvanītājus, un tur tad arī ir norādīts, kāda telefoniņa jāzvana. Brauciet pie mums uz Rucavu, uz tradīciju namu Zvanītāju, un šeit jūs varēsiet nobaudīt geogrāfiskās izcelsmes Eiropas aizsargāto produktu sarakstā ierakstīto produktu Rucavas balto sviestu.